Tā, nu ķeros klāt. Jāsāk būs rakt zemi, saslīpēju kokus, lai nav tas vecais betons un gruži. Jāsēļo, tagad saslīpēšu. Saslīpēju jau, bet jāsaskrūvē. Tā, kompresors ir, viss ir, nu viss notiek. Zābaki ir, kaimiņi nav, ļoti labi. Tā, uztaisīju veidni, veco apslīpēju lapiņu disku. Tā, lai nav vecais betons un visādi sūdi, jābūt gludam. Tad ar eļļu vēl sēļošu kārtīgi. Šito pēdējo armatūrām iebetonēšu šodien pēdējo bloku. Tur vajag armatūras ir. Šoreiz paņēmu 10. Tāds bišķi stingrāks. Un tad labi, ka ķēra ir. Tagad foršoreiz te visu noraku, tad ķēru aizvest, izlīdzināt. Un granti varēs pievest klāt un ieliešu šodien. Kamēr smuks un silts laiks, ieliešu beidzamo tādu lielo bloku te iekšā dzelzbetonu. Un tā trepes būs jau pabeigtas. Tā. Nu jāsāk būs betonēt. Veitnes ietaisīts, viss pēc līmeni, bišķi kritumiņš. Reku ir 5 armatūras, 10 3-metrīgās. Nu tā tik bija. Reku, galvenais viņus nofiksēt ir vajadzīgā vietā. Nav svarīgi ar metāla stieplu vai es paņemu striķīti. Viņam galvenais dabūt viņu vietā. Tā kā es te nevibrēšu ar to elektrisko. Un tad jau tas nav nekas. Tad šos te, kas palika, vienkārši iespiedīšu virskārtā iekšā. Lai kādu pāris centimetru no virskārtas vienkārši iespiedīšu iekšā. Galvenais te priekšā vienu arī, kuri pakāpiens iespiest iekšā. Un tad jau tā, pat tik daudz nevajadzēja. Tā, šis pat būtībā bija liekas. Labi, būs forši. Tā tās armatūras viss aizgāja. Nekas jau tur nav. Tagad šito pieliet. Nav jau maz samaisīt vannā rokām. Tur nav maz. Būs kāds stundiņas. Bet nu labi. Tā, šis bija vecais mais, vēl viens ir. Kunkuļi ir, bet viņš nav. Viņš ir mīksts. Baidos, ka 2 maisiem nepietiks. Viņš tas veidnis ir tik ietilpīgs. Un šito rokām samaisīt no joks. Atceros, kā vasarā ņēmos līdz tumsai kaut kur betonēju to pirmo. Bet labi, likšu akmeņus iekšā. Un viss sanāks. Tā nu būs. Labi, ka akmeņi bija. Es jūtu, ka būs pa īsi un piebetonēt būs ļoti grūti. Arī cements palicis tikai maiss. Nu, es to labu atstāju virskārtē. Tur apakšā tie akmeņi var būt, bet laika ziņā man vienkārši laiks jau nav. Man jāpiebetonē līdz autobusam un izskatās, ka tad sanāks akmeņi šitā salikšu iekšā. Daudz vairs nav palicis, atvēru jauno maisu cementu virskārtu. Vistrakākais tas, kā knišļēd nost mazie. Tas neticam, bet viņi pilns gaiss ir un ēd un kož matos. Ritīgi kož odi. Ja gribēs vasarā sēdēt tev aliņu dzert, ir jāstrādā. Šito armatūru ielikšu. Arī te tādu 2 centimetrus virskārtu. Pārējo atlikušu arī pa perimetru bišķi iespiedīšu iekšā. Lai iet ir pāri šitā bišķiņa. Galvenais neklāt, kādu centimetru nost. Šito arī uzliku šito. Labi, tur neiet, tur piesiec. Šitā te būs labi. Vēl viens maisījums un tad ar ķelli jau uztaisam visu. Nav tik viegli, ka odi kož. Mazie knauļi klož.
koši tā galvā. Vienkārši es to negaidīju. Un tie visi vesels mākonis pilnīgi koži tā. Nenormāli koši tie odi. Tas ir nenormāli. Es nevaru apstāties, man jāiet uz galā un odi koži. Tā. Viss. Vecmeistars. Tas ir, jā, līmenis. Betonēt es māku. Jā, šis ir kvalitatīvi izdarīts darbs. Ļoti kvalitatīvi. To darbu darījis meistars, nevis kaut kāds celtnieks. Meistars, kurš zina, ko dara. Tālūk.